laiks šeit pēc scenārija ir paredzēts 20 minūtes. Revizijas komisijas ziņojums. Mēģināšu laiku iekonomēt niekam 10-12 minūtēs. Augstu godātā sapulces vadība, valde, domnieki, dāmas un kungi. Pēc statūtiem man ir uzdevums nolasīt revīzijas komisijas ziņojumu. Nolasīt. Tad nebūs nekā interesanti. Es tikai lasīšu. Un, lai ietaupītu laiku, ieķerieties krēslos, sākam ralliju, lasīšu sāku. Rīgas Latviešu biedrības revīzijas komisijas ziņojums. Rīgā 2012. gada 17. februārī. Saskaņā ar Rīgas Latviešu biedrības statūtu 9.96 punktu tika veikta revīzija laika periodā no šī gada 16. janvāra līdz 17. februārim. Revīzijas uzdevums ir veikt Rīgas Latviešu biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudu un atbilstību Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, pārbaudot materiālo līdzekļu izmantošanas lietpilnību. Revīzijas mērķis konstatēt, vai Rīgas Latviešu biedrības darbs ir organizēts atbilstoši biedrības statūta prasībām un atklāt trūkumus biedrības darbībā, tās galveno uzdevumu izpildē naudas un mācas saimnieciskā izmantošanā. Revīzijas apjomos: saimniecības daļas pārbaude, biroja darba pārbaude, grāmatvedības darba pārbaude un grāmatvedības darba pārbaude. Revīzijas tiek veikts izlases veidā, bet konstatējot pārkāpumus vai pretiesisku darbību, tiek veikta pārbauda pilnā apjomā. Revidenti es Linards Počs kā vadītājs, Dita Lamstere kā sekretāre, Sārma Ozola, Ines Bērtula un Ivars Štelmakers. Izvēlētās metodas: grāmatvedības uzskaits un attaisnojumu dokumentu, materiālo vērtību uzskaits dokumentu un dokumentācijas revidēšana izlases veidā. Konstatējošā daļa. Par revīzijas komisijas 2010. gada ieteikumu izpildu pārskata periodā no 11. gada 16. februāra līdz 11. gada 31. decembrim. Tas ir par iepriekšējās revīzijas atziņu. Iepriekšējās revīzijas ieteikumu izpildes analīze. Pirmais: uzlabot pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāru uzskaitu, noformēt to ar attiecīgiem dokumentiem. Tekošā gada laikā ieteikumi ir ievēroti. Otrais punkts: izstrādāt noteikumus par materiālu, mazvērtīgā inventāru un pamatlīdzekļu norakstīšanas termiņiem un kārtību. 11. gadā ir nozīmēta inventarizācijas komisija, kur šobrīd strādā. Tas tika izteikts arī iepriekš. Trešais punkts: aktivizēt valdes locekļu darbību, uzticot katram noteikts darbības jomas un atbildību par tām. Ieteikums ir izpildīts un ziņoja visi valdes locekļi. Oficiāli noformēt kasieru pienākumu izpildītāju. Tas ir izdarīts. Stingrāk kontrolēt īstermiņu nomas līgumos noteiktos maksājumu termiņu izpildes. Tas ir izpildīts, ir noslēgt dažādas vienošanās. Rast likumīgu veidu neatgūstamo līdzekļu norakstīšanai. Noslēgts līgums ir ar kredīta reformu Latvijā. Izstrādāt un pieņemt galīgo variantu atlikušās piešķirtās kredīta summas apsaimniekošanai. Mainījušies ar līguma nosacījumu un atlikušā summa netiks izmantota, tādējādi nepalielinot parādus. Savlaicīgi veikt kredīta procentu un pamatsummu atmaksas bankai. Jautājums ir sakārtots un izveidots kredīta atmaksas grafiks. Tas sāpīgākais jautājums, varbūt, kas var likties, ir par C korpusu. Esošie īrnieki pārtrauc līgumus, zinot, ka notiks ēkas rekonstrukcija. Sakarā ar pārraku uzsāktu ēkas pārbūvi, kamēr nebija ēkas pārbūves projektu un pilnu biznesa plānu, potenciāli nomas maksas zaudējumi no 11. gada aprīļa līdz 11. gada 31. decembrim sastāv 7400 latus. Uz doto brīdi Rīgas Latviešu biedrība nav samaksājusi projektētāju. Ēkas nenesošo konstrukciju demontāža tika veikta pamatojoties uz apliecinājumu karti par būves vai būves daļas vienkāršoto renovāciju, kas izsniegta Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauju nodaļā 2010. gada 10. decembrī. Valdes darbs. Pārskatu periodu laikā ir mainījusies Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs un valdes sastāvs. Kā rezultātā valdes darbs ir uzlabojies. 11. gadā kopā ir notikušas 38 valdes sēdes. Kopš 11. gada augusta biedrības valde sanāk katru nedēļu. Pēdējā pusgada laikā veikts liels darbs biedrības saimnieciskās darbības uzlabošanā un sakārtošanā. Rīgas Latviešu biedrības valde atskaitās domai par paveikto. Pārskatu periodā laikā ir veikt vairāk auditi, iekšējais audits par ilgtermiņu nomas un pakalpojumu līgumu, uzskaita kontrolas un izpildes uzraudzību Rīgas Latviešu biedrībā, kā arī finanses audits, energo audits un vēl dažas lietas. Doma strādā atbilstoši. Es jau biju par domi. Doma laika periodā no iepriekšējās pilnsapulces notikusi 15 reizes.
notikušas 15 domas sēdes. Visās domas sēdēs ir piedalījies lēmumu pieņemšanai nepieciešamais domnieku skaits. Vidēji vienā sēdē ir piedalījušies 74% no domniekiem. Domas sēdēs uzklausīt biedrības valdes priekšlikumu, diskutēts par tiem un pieņemt lēmumu. Doma strādā atbilstoši Rīgas Latviešu biedrības domas darbības nolikumam. Birojas un tā darbs. Uz revīzijas brīdi birojā strādā 6 darbinieki. Birojas veids sekojušas funkcijas. Biedrības lietvedības kārtošanu, ienākošo un izējošo dokumentu reģistrēšanu, informācijas apkopošanu, biedrības sapulču un sēžu organizēšanu, ilgtermiņa un īstermiņa īrnieku piesaist, līdzdarbojas Rīgas Latviešu biedrības pasākumos un projektos. Šobrīd Rīgas Latviešu biedrības birojā strādā sekojuši darbinieki, biroja vadītājs, sekretāri, informācijas un reklāmas koordinators, kultūras projektu vadītāji, 2 cilvēki un muzikologs. Visiem biedrības darbiniekiem ir amata apraksti. Revīzijas komisija izlases kārtībā izskatīja arī šos darbinieku amata aprakstus. 11. gada sākumā jau izveidotajiem biedrības priekšsēdētāja vietnieka amatam netika izstrādāts amata apraksts. Pie biedrības vadības maiņas dokumenti nav nodoti ar pieņemšanas nodošanas aktu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvu aktu prasībām. Kā rezultātā revīzijas laikā biedrības darbinieki nevarēja uzrādīt daudz dokumentu oriģinālus, piemēram, apliecinājumu karti par būvs vai būvs daļas vienkāršoto renovāciju, kas attiecās uz sēku. Netika uzrādītas arī vairākas biedrības kultūras pasākumu izmaksu tāmas. Savlaicīgi Rīgas domē nav iesniegti dokumenti nekustamā īpašuma atlaižu saņemšanai. Dokumenti netika iesniegti 11. gada sākumā. 11. gada beigās tika iesniegti savlaicīgi, un kā jau tika minēts, arī šīs atlaides tika saņemtas. Telpa noma. Kā jau tika ziņots iepriekš, ir gan ilgtermiņa telpa noma, gan īstermiņa telpa noma. Tiek veikta precīzi telpa nomas izmaksu kalkulācija dotajā brīdī, un noteikti tītecības darbs bija īrnieku piesaistes. Par īstermiņa telpu nomu regulāri tiek izdomātas telpas dažādas sarīkojuma organizēšanai. Ieņēmumi vidēji mēnesī sastāda apmēram 14,000 slavus. Tas ir no īstermiņa telpu nomas. Saimniecības daļas darbība. Uz revīzijas brīdi saimnieciskajā daļā strādā 14 darbinieki. Saimniecības daļas vadītājs, galvnieks, elektriķis, sāktehniķis, palīgstrādnieks, skaņu inženieris, gaismotājs, apkopējs, garderobists un sēdnieks. Vairāk darbinieki strādā ar pusslodzes. Saimniecības daļa veic ēkas uzturēšanas funkcijas. Apkalpo gaismas un skaņas iekārtas, veic pasākumu nepieciešamo telpu sakārtošanu un uzkopšanu pēc pasākumiem. Par nostrādāto laiku tiek aizpildīts darba laika tabels. Par grāmatvedības darbu. Pēc līguma pārtraukšana ar firmu Dzelni un partneri 11. gada 4. oktobrī tika noslēgts līgums ar SIA ģimeni par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Grāmatvežu maiņa saistīta ar to, ka jaunā grāmatveda atrodas uz vietas Rīgas Latviešu biedrībām un spēja operatīvāk un kvalitatīvāk veikt savus uzdevumus. Grāmatvedības darbība tiek veikta atbilstoši likumam par grāmatvedību. Izņemot par 2010. gadu no pieejamas kases grāmatas. Periodā no 11. gada 1. janvāra līdz 11. gada 31. jūlijam biedrībā nebija nozīmēts kasieris, kas veic kasieru funkcijas, kā arī nozīmēta persona, kur ir materiāli atbildīga par Rīgas Latviešu biedrības kasi. Tādējādi netika ievērota kases operāciju uzskaits noteikumi. Šī pagājušā gada 1. decembrī tika izdots rīkojums par kasieru pienākumu pildīšanu, un tas tika uzdots Stelē Lītītei. Konta apgrozījuma virsgrāmata tiek kārtota datorprogrammas Tildes Jūras palīdzību. Rīgas Latviešu biedrības kontu plāns akceptēts atbilstoši ministra kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumiem numur 585. Pārbaudot naudu kasē, skaidrs naudas atlikums saskana ar atlikumiem kases grāmatā. Grāmatvedības atskaites valsts institūcijām tiek iesniegtas saulaicīgi. Revīzijas laikā komisija konstatēja, ka līdz 11. gada 22. augustam nebija nozīmēts materiāli atbildīgas personas par Rīgas Latviešu biedrības mantas uzskaitu. 2011. gadā tika izdots rīkojums numuru 26/12 -1, kas datēta ar 11. gada 22. augustu par Rīgas Latviešu biedrības mantas inventarizācijas komisijas izveidi 5 cilvēku sastāvā. Darba līgumi un telpas nomas līgumi noslēgti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, pārkāpumu un neprecizitātes nav konstatēti. Debitoru un kreditoru parādi.
Biedrībai saskaņā ar grāmatvedības uzskaitas datiem uz 2012. gada 31. janvāru bija nodokļu parādi par kopējo summu 16 406 lati 17 centīmi. Tā skaitā iedzīvotāju ienākumu nodoklis 3937 lati 19 centīmi, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas parādi par 8551 lati 97 centīmi, PVN parāds par 3897,97 latiem, uzņēmēja darbības riska valsts nodeva par 19,04 latiem. Rīgas Latviešu biedrības valde ir panākusi vienošanos ar valsts ieņēmumu dienestu par parāda atmaksu un ir sastādīts parāda atmaksas grafiks, kas tiek savlaicīgi pildīts. Rīgas Latviešu biedrības valde ir panākusi vienošanos ar SEB banku un ir sastādīts kredīta atmaksas grafiks, kas tiek savlaicīgi pildīts. Uz 12. gada sākumu tekošie biedrības parādi kreditori sastādīja 47 455 latus un bankas kredīts sastādīja 139 829 latus. Organizācijas un personas biedrībai ir parādā 43 348 latus. Revīzijas komisija konstatē, ka ļoti daudz Rīgas Latviešu biedrības biedri nav samaksājuši biedri naudas par 11 gadiem. Par kredītu līgumu. 2010. gada 28. septembrī ar SEB banku tika noslēgts kredīta līgums un ķīlas līgums ar neizdevīgiem nosacījumiem. Kā rezultātā ir ieķīlēts nevis domājumās ēkas daļas, bet viss īpašums. Līgumā paredzēts kredīta procentu maksājums arī no neizsniegtās pamatsummas daļas. Paredzēts 2% līgumsots, ja aizdevumu apmaksā pirms termiņa no naudas līdzekļiem, kurus ir aizdevusi cita kredītiestāde. Revīzijas komisijas secinājumi. Gada laikā ir vērojami būtiski uzlabojumi Rīgas Latviešu biedrības darbībā. Ir samazināts darbinieku skaits, ir mazinājušies biedrības parādi. Ir noslēgts līgums ar SIA kredīta reformu Latviju par parādu piedziņas administrēšanu. Remontdarbi C korpusā ir veikti pamatojoties uz apliecinājumu karti par būvs vai būvs daļas vienkāršoto renovāciju, kas izsniegta Rīgas pilsētas būvvaldes būvatļauju nodaļā 2010. gada 10. decembrī. Nav veikta rūpīga C korpusa izmantošanas iespēja izpēte un nav izveidots apsaimniekošanas vai vienkārši sakot biznesa plāns. Nav izstrādāts kāpēc iztrūkusi. Kultūras pasākumu organizēšana nav ekonomiski pamatot. Nav aprēķinu par potenciālajām izmaksām un nepieciešamiem ieņēmumiem. Ierosinājumi. Īstenībā jau daudz kas ir procesā, bet vienalga komisija ierosina veikt precīzes aprēķinus par liederīgā iznomājumā kvadrātmetra izmaksām, kā arī neliederīgo telpu izmaksu aprēķinu, kas proporcionāli pieskaitāmi pie telpu iznomāšanas maksas. Rīgas Latviešu biedrības vadībai un darbiniekiem vairāk izmantot Rīgas Latviešu biedrības biedru potenciālu, aicinot tos ziedot savu laiku Rīgas Latviešu biedrības darbības uzlabošanai. Revīzijas komisija arī aicina Rīgas Latviešu biedrības ziedot biedrībai ne tikai finansiālos līdzekļus, bet arī savu brīvprātīgo darbu. Tas ir apusējs rosinājums gan biedriem vairāk pieslēgties biedrības, atbalstīt vadību un arī vadībai vairāk izmantot jūsu pakalpojumus. Tā ir izsludināt konkursu par C korpusu ilgtermiņa nomnieku investoru meklēšanu. Un pirms pasākuma organizēšanas izstrādāt Rīgas Latviešu biedrības pasākumu tāmas. Pasākumu organizētājiem ir jāatskaitās Rīgas Latviešu biedrības valdē par izdevumiem un ieņēmumiem, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu. Tāds lūk izskatās Rīgas Latviešu biedrības revīzijas komisijas ziņojums par 2011. gadu. Vēlos pateikties visiem revīzijas komisijas locekļiem par palīdzību un darbu. Vēlos pateikt lielu atbalstu birojam par nepieciešamo dokumentu sagādāšanu un piestādīšanu un visu citu atbalstu. Gribu pateikt paldies valdei, visiem pārējiem, kur mums nācās strādāt. Liels paldies par uzmanību. Paldies, tiešām.